augšu. Nu ko, cilvēki? Esam atgriezušies, kā saka, back in business. Smilšu kaisītāji tik uzlikt, bet man liekas, viņi tikpat ātri arī nāksies viņus ņemt nost, jo sāksies pavasaras ziemai nesākoties. Esam atpakaļ biznesā. Ar kocīti ir baļķīši, jā, ir baļķīši, ko izzināt. Un es esmu bišķī pārsteigts par šito krautuvītu. Paskaties, te taču ir, paskaties, zelta kalni. Jo, paskaties. Te taču ir ko zibināt un zibināt. Nu, mani principā atsūtīja pēc eglis papīrenes, jā. Eglis papīrene un malcim uz ostu ar baļķiem. Kas te ir? Kas te notiek? Pēkas iesalušas vai ko? Tik sen nav lietotas, ka nešancē. Tā, bišķiņ jātiek galā šito lietiņu. Jā, ja ieslēgt hidroliku, tad jau būtu labi, jā. Es pat jūtos bišķiņ dīvaini. Jo es nesaprotu, kas tu vispār notiek, kā ir jākrāmē tagad koki. Aiztaisam to būdu ciet. Un reāli es tik sen neesmu krāmējis kokus, ka man pat reāli ir tagad bišķiņ tā, kā tik visas tās kontrolas ir atkal kloķiem, jā, no joystickiem, no traktora, atnākot atkal uz kloķiem. Dabūsim to bišķiņ piešauties, bet nu jā, davai varbūt, es pat nezinu, krāmēs iekšā to eglīti un tad skatīsies, kas tālāk notiek. Nekā nebija, Bafonkols nevienu šito meistarību nenodzers, kā saka, malcam tik iekšā. Nu tā varbūt liekas, ka nav smuki sakrāmēs, bet vienkārši tie puļķi, es jums teikšu, ka nav vienādi izmēri, te ir visādi izmēri. Bet nu jā, malcam tik zibinam iekšā, nu momentāli aizgāja, pārgāja no 2 joystickiem uz 4 kloķiem, un 2 pedāļiem, jā, bums, knik, iztaisnojam iekšā, bams, bums. Aiziet, tas tā vēlās kā ričuk droši vien, ka nevar aizmirst, kā jābrauc ar riteni, jā, vai kaut kā tam līdzīgi, tā kā tur ir pilnīgi bez problēmām. Jā, nu ko, malcam dzīvē, ne, bet malcam iekšā. Sanās tā, ka man bija jāatbrauc uz Igauniju, uz Valgu, jānokalibrē takogrāfs, un tad malcam tālāk. Sākumā bija doma, ka braukšu tur padās uz Auseklīti, nu, tur uz laukumu pēc bērns papīrenes, un tad uz ostu, jā, pēc baļķiem. Bet sanās tā, ka jā, vajadzēja aizbraukt nokabrilēt šito te tako. Tas notiek Valgā mums tur, Valgā, jā, man centrā. Izdarīt to un tad teisim, davai brauc te, esot vien krautuvīts starp Rūjienu un Rencēniem. Un te principā uz valsts mežu ceļiem, jā. Un tad, jā, es domāju, kas tad tur, baigi dīvaini, visu laiku it kā klusums, tad pasties kā te krautuvi, te ir, ko vest, pasties, kas pa baļķu kalniem, ārprāts. Nu, tos jau droši vien, ka neaiztiks, kamēr kuģis nebūs novests, zin kā, šito jau nevedīs neviens. Tā nevar tagad saprast, tā tie puļķi būs pasmagi, man liekas, zin, slapši, jākarāj bišķi tā uzmanīgāk. Bišķi mazāk nekā pa daudz, un pēc tam var šmucis sanākt. Iemetīs bišķi mazāk pirmajā reizē, tad jau redz, kā tur ir, cik smagi tie puļķīši mums rādās, kas te notiek. Tur vagoniņš kāds tur dzīvo, mož kāds skatās man, kas tur dzīvo. Mož šitais tie, kā viņi sauc, traktorists Fēģa vai kaut ko redzēts, čālas baigi ņemās pa TikTok, tur TikTok slavenību, tas neistu gadījumā. Kas tas mums pa pūveklīti virsū. Bet jā, aizlaidīsim uz ostu, un tad jau skatīsies, kāds tur rindas būs vai nebūs, kas ar tiem baļķiem tur ir, cik ātri tos varēs dot, un reiķiem pulkstens jau ir jau pusdienas, īstenībā jāpēd, jāuzkrāmē krāvu būs un jāpēd pusdienas. Labi, davai pietiek pagaidām pļurkstēt, tiekās piši vēlāk. Kamēr uzšķēlē kameru, tikmēr nevar saprast, kas te notiek. Tā, nu kraviņi ir izkrauti. Bišķi patēlosim sētnieku. Tas nav sen darījis. Starp citu, ja tas sētnieks, čau veco zēni. Un visi kārtībā, šancē, nav ko kautrēties, nav ko kaunēties.
jā, ka tu esi sētnieks. Kā mana vecā māma stāstīja, kauns ir melot un zakt. Un principā pie tā arī es pieturos. Tieši tā, kauns ir melot un zakt. Šancēt nav jākaunās, pa ko tu šancē. Ja tu šancē un pelni naudu. Principā viss par šito stāsts ir tāpēc, ka es 11 gados staigāju pa Rīgu. Strojkas, drēbēs netīrās un ķiverējā fasādes taisīja. Un tad man bija kauns. Kauns, ja kāds klases biedrs bijušais man ieraudzīs. Tā kā nav jākaunās, vīri, maucam. Jā, sagrābjam šito. Rulējam, jā. Nobrauc nos kaut kur no ceļa, lai nav te ceļa vidū. Vajadzētu uzēst pusdieniņas. Un tad jau braukt tālāk uz ostu un skatīties, kas mūs tur ostā sagaida. Bļēj, nu pilnīgi nevajadzīga lieta. Vienkārši tagad klaviatūra nestrādā. Nu jā, nevar ievadīt kubus un nevar izprintēt pavadzīmi. Taisam veco labo sistēmu, palauzam bateriju pret bateriju. Nu davai, šancē, bļēj. Nu nedod Dievs, tu man te tagad nešancēs. Nu god vārds. Ne vēl jau kaut kā uz ekrāna tur varēja to keyboard dabūt, bet jā, значит, baterijas jānomāja. Nedrīkst aizmirst. Man liekas, ka man mājās viena baterija bija. Aiziet, printējam un zibinām. Nu ko, pierulējam pie ostiņas. Jomajā, viena vietiņa brīva pirms zīmes, jā, tā kā rinda redz, ka tomēr ir. Es jau gan, es domāju, ka nebūs rinda, ja godīgi. Es domāju, ka kaut kā, aizies diezgan, jā. Nebraukt tikai. Bet paskaties, tomēr ir pamatīgi rinda sakrājusies. Wow, tumšs kā Elēja, un es pavisam aizmirsu vēl ierakstīt kādu vārdu, pirms pavisam iestājās tums. Uzkrāvu baļķiši, cilvēki daudz, jā, visāks sen neredzēts sejas, visi skrien grābi baļķus, visi grib darbu, visi grib desluņķi klāt maizē, jā. Tā kā jā. Bet, uzkrāvu baļķus un tagad mauc uz Launkalnu. Pulkstens, cik tad bija pulkstens? Kaut kādi tur 5, bez 10:05, jā. Bez 10:05 drīz Siguldā būšu. Jāiet, man liekas, ka Bērskrogā jānopērk. Nevar īsti saprast, vai palikšu mašīnā šodien, vai tikšu uz mājām, vai kā. Baigi neskriešu uz māju, jo zin kā, tie darbi ir tik, cik viņi ir, un jāizmanto, kamēr viņš ir, un jāuzmauc pa maksimumu, zin kā, tā kā mierīgi. Es esmu gatavs pa mašīnu padzīvoties pāris dienīgs, bet kā arī, savā arī 10 olas līdzi, lai vismaz 3 dienām ir, 4 olas dienā, kāds 4 vai nesanāk, 3 un bišķiņ dienā, bet jāiet šajā Bērskrogā, jānopērk kāds maizes gabals un varbūt kaut kāds žāētas vistas gabaliņš, vai kaut kāds tur šķīņu gabaliņš lai ir ko vakariņās saēsties. Kaut kāds jogurts rīt brūkstīm jānopērk varbūt. Bet jā, to jau vēl skatīsies, kā tas sanāks. Varbūt, ka pēc laikiem beigās sanāk tā, ka izmet fiks baļķus, aizbrauc tur padās pēc kraviņas, uzkrauj kraviņu, varbūt brauc uz bāzi un met mieru. Bet tur viss atkarīgs pēc laikiem, cikos varēs nodot baļķus un tā un šitā. Un tad jau arī skatīsies, ja būs pārāk vēls, tad uz mājām. Es saku, ja būs 9 jau, tad vairs no mājās jēgas braukt uz bāzi nemaz, jo kamēr es tikšu līdz mājām, jau būs 10. Bet, ja tur pulkstens būs kaut kāda, es nezinu, vēl tur pirms 8, tad moši jāskatās pēc situācijas. Kā man nāk miegs, johaidi ar ārā. Nē. Ilgāk pa 10 šancēt, tas ir vispār jāizliedz. Šancēt ilgāk pa 10. Tā nāk miegs. Pagāj, beigu vieta Latvija. Aiziet, viss. Beigu vieta Latvija, visi ejam krākt, jomajo. 10:11. 10:11, šitas te galīgi nekam nedara. Es biju domājis, ka tikšu līdz Bērskrogam, bet viss 15 ir nosīts. 15 stundiņas šodien zibinam. Tas nozīmē to, ka pietiek. Ka nav, ta nav. Pamatīgs besīts.
es saku, man vispār īstenībā ilgāk par 9, nu, 9:30 maksimums nepatīk strādāt. Viss man nāk miegs un cauri un viss, nu, nepatīk un viss. Es nezinu, kā citi var raukt visu naktu dienos, 2, 3 naktī vēl mauc kaut kur stūrē, ne, taču tur atā. Galīgi nekam nedara šitais te. Bet jā, tāpēc, nu neko, zin kā, tas kuģis ir atnācis un viņu vizina vienā vizināšanā, visu nakti vīri vizina, un tik tukšā var dabūt baļķus un mauc visu nakti veču mauks. Tā kā tas kuģis, labi, ja 2 dienām te pietiks, ko pavizināt, tāpēc, zin kā, nu, zinot to, ka 2-3 dienas būs darbs uz kocīšu, nu, tad ir jāmauc pa maksimumu un jāizmauc, cik var uzmaukt, ja nu pēc tam ir atkal kāda brīvdiena vai kā, nu, skatīsies, kā tur sanāks, kā tur izvērsīsies viss, bet, nu, jā, Meltros stāvplācis pilnīgi tukšs, tā kā 30 smagie varētu salīst, nu, virzienā uz Launkalnu, uz Smilteni. Un uzēdīgs vakariņas, līdz arī tās oliņas, paldies Visniņām, sadēja man oliņas. Kaut ko es gribēju stāstīt, bet reāli man vairāk pat nedomājās, Paulis nestrādā, viss, es gribu gulēt, davai jāpēd un jālien migā iekšā, viss, davai čau līdz rītam. Nu, labrīt, mans mazais sekotāji. Ir brīnišķīgs otrdienas rīts. Un braucam ārā no cirkuļa. Iepildījāmies degvielu. Tā, tūlītās degviela 331,66 litri. Protams, rīt funkcijas jāizdara šitai te cirkuļa ērkā. Un braucam nodot tos baļķīšus. No rīt pamodos gulējis sūdīgi, ja godīgi, ja jums interesē. Tad gulējis neforši, es nezinu. Nu, pirmkārt, bišķiņ tās kā apslims, tās kaut kas kaklā skrāpē un buņķīts kaut kāds un kaut kā galīgi nefeini gulējās un grozījos un naktī modos 2 reizes. Nu, karaši tāds izpļūtīt naktis kaut kā galīgi nav ģēli. Nu, brīžiem šitā tad ir. Citreiz gul kā nosist, citreiz šitā te izļurkāšanās. Ja šodien bija tā, tad no rīt, ja šonakt sanāks palikt mašīnā, tad šonakt es domāju, ka gulēšu labi. Bet, nu jā. Ja, tāds ir tas rīts, ka man liekas atmodies, stāv pie kases un paņem, nu, kafiju samaksāja, jā. Un, nu, tur, zin, labdien, sveiki, jā, tur, nu, 5. pumpis un tā tālāk. Un beigās, nu, prom, viņš tās, visu labi, jauku dienu. Es tādu labrīt. Es arī gribēju teikt, vai visu labi, vai kaut ko labrīt. Vienkārši labrīt. Labrīt, pirms tam vajadzēja teikt. Labi. Es sūcu ar visiem labrītiem. Vēl jau tumšs kā LR. Skatīsimies, kādas rindas būs 8:05. Vai būs rindas baļķu nodošanā vai nē. Un pēc tam gan jau, ka jārulē būs tur padās blakus uz laukumu, jāpaņem bēres papīrienu un jāsavina atpakaļ uz ostu. Skatīsimies kā šodien. Nu, šodien jau gribētos mājā tikt, jūs jau zināt, man patīk. Nu, ja viena nakti es esmu mašīnā, nu, tā otra nakti man gribētos mājās tikt. Bet nu, skatīsies kā pēc situācijas. Nu, re, kur ir laukums, kur jāiet pēc bēres papīrens. Domāju, nu, tikko izkāva baļķis, domāju, fiks aizlaidīšu, paķeršu krāviņu un zibināšu uz ostu. 4 veči priekšā. 4 veči kraujās. Ej, tak tur attā. Nu, nē, nu, papīreni jau kā pietiek. Blīn, no abām pusēm. 1, 2, 3, 4. No abām pusēm mauc. Nu, it kā jau bērs ir, redz, ko diezgan daudz, ko vēl ņemt un ņemt, bet bļā, viens nebūs tak te vietas, kur man nostāties. Nu, labi, tur viens ir gandrīz uzkrāvies jau. Skatīs, kas tur ir. Vienam ir gandrīz pilna piekabe, kas tur tālāk ir vēl viens. Te ir vēl 2. Te ir arī pusene. Puspiekabi mauc. Jā, nu tur būs ilgi, te būs vēl ilgāk. Nu, jomajo. Tā, te jau neviens vārds vaļā netaisīs. Vai taisīs, vai netaisīs. Ir vaļā. Jā, tā, kā lai mēs tagad braucam te. Tā, tas ir gan arī pilns, bet tas arī patukšs. Bet šitais ir tukšs. Bļāviens, nu te jau ir dubļi, te jau nevar piebraukt klāt. Te jau būs dirsā. Kā tā, lai tagad brauc, bļien? Nu labi, šitas vēl krausies, tas vēl pusen kraus. Nu jābrauc šitā riņķī apkārt, nav jau varianti.
aizmirst pafilmēties. Vīri aizbraukuši, palicis viens kolēģis aiz grēdas. Bet, nu jā, sakrāvu papīreni, nu reāli, pēc svariem ideāli, jā, nu slapi koki vienkārši, reāli jākrauj mazāk nekā parasti. Arī baļķus, jā, vedot, nu ritīgi smagi, es nezinu, salījuši, izmirkuši, sasaluši, tāpat arī viss koki, nu bērns sev jo īpaši. Bet jā, uzkraut un jāmaus, bet nenormāli rīti gribās. Tā gribās rīt kā ārprāts, kad īzē pusdienas jāņem. Jo aizbraucot uz ostu, tāpatās pusdienu laikā tur tiks uz pusdienu. Tā kā nezinu, kaut kas jāštuko vai jāiet bērskrogā, vai kaut kas jānopērk vai jāiet uz vietas paēst. Nevar īsti izdomāt. Bet nu labi, izprintējis pavadzīmi, rulēsim un tad jau štukosim tālāk. Tā, fiks ieskrēju Elviķī. Ieskrēju fiks Elviķī, paņēmu kafiju. Un paņēma arī vienu buljo pīrādziņu, pa 35 centi. Nu johaidi ar ārā, nu grēks bija nepaņemt. Pa slikti jau nenāks, nu vienu pīrādziņu jau var, nu johaidi, nu uzēdīs un uzdzīvos uz pa pilnu banku. Runā un mūlda atkal. Nu jā, tāpēc, ka kā reiz mums sanāks šitajā te ostā iebraukt, nu toši tā, ka viņiem pusdienlaiks būs sācies. Nu, bišķi pēc 12 droši, nu jau kaut kur 20 pār 12 varbūt sanāks iebraukt. Bet tāpēc ir vienmēr jābūt galvā, paņemt, ieķert kaut kāds ēdienīgs līdzi. Varbūt gribējās šodien paēst kaut kādā restūzī, bet kaut ko siltu, zin kā otro dienu pa mašīnu, gribās tomēr arī brīdim kaut ko siltu uzēst, bet nu, patreiz nesanāk, bišķi pāgaru vēl, lai ēst un aizbrauks tur, nu tur tieši kā reiz būs 12, un tad būs jāgāja, kamēr viņiem pusdienlaiks beigsies, un tad tikmēr var uzēst vienkārši, un zin kā. Nu, neko, kā ir. Nu, starp citu, davai, man vien nopietna lieta jums jāpastāst ir vispār. Es palīdzu notirgot vecai mātei tāds aparāts, par cik nu šitos vidīgi labi aiziet, daudz cilvēku noskatās un neskatās tur varbūt arī galīgi tur bērni vai kā, bet nu, cilvēki, pieauguši cilvēki. Kroķis stāsts ir tāds, man divas vecās māmas, jā, viena Iecevā, otra Rujenā. Viena vecā māma nopirka kājām tāds kaut kāds kompresiju zābak. Es jums ielikšu video, tur fāteris uzfilmējis bija baigais influencers skiliņš pašam. Paskatieties tās kompresijas kaut kāds šitās te kājas zābaki tādi. Viena vecā māma nopirka un laiž tagad kā 18-gadīgs skuķis tur piruetis pa māju griež. Un baigi palīdz, baigi labās it kā esot. Un tā tālāk, ja. Un to izdzirdot arī otra vecā māte gribēja tur laist baleta valšu soļus. Un arī nopirka tāds zābaks. Un ir tā, kad viņa vienreiz laikam pamēģināja, vai divas reizes, es īsti nezinu, kaut kā tās kājas sāpēja vēl vairāk nekā pirms tam. Beigās aiziet pie ārsta. Un ārsts saka, kāpēc tā, ko jūs kaut ko darījāt? Jā, es tur šitos sābaks, tos kompresijas nopirku. Ārsts saka, nu johaidi ar ārā. Nu, pirmkārt vajadzēja ar ārstu ar mani pakonsultēties pirms kaut ko tādu pirkt. Jo, nu, tur bijušas ir operācijas un tā, nu, un ne katram cilvēkam tie zābaki der, jā. Nu, ne tā, ka uzvilkt var, bet, nu, ne katrs drīkst viņus lietot. Un izrādās, ka viņa tos zābaks lietot nevar. Tie zābaki maksā, jūs jums mati pacelsies stāvus, tie zābaki maksā 700 eiro. 700 eiro pa zābakiem, kur piepūšās un nolaižās. Iedomājies? Jā, ārprāts. Es vienkārši biju šokā. Pagabišķiņ. Korišs pabrauc garām. Pagabišķiņ, vēl viens korišs. Jā, nu, un ir tā, kad zābaki ir viena vai divas reizes uzvilkti, līdz ar to viņi ir lietoti, un, protams, atpakaļ veikalā atdot viņus nevar, jā. Ir visi čeki, visas tur papīri, viss kā vajag, un tā tālāk, un 700 tie sūda zābaki maksā. Kas varbūt zina, jā, nu, tad
droši vien, ka zina, ka viņi ir labi un tā tālāk un tā joprojām, jā, bet atgriezt atpakaļ viņas nevar un 700 pat īrus, tā kā, nu, domājām vismaz, nu, varbūt, nu, mazums kādam vajag vai kāds interesējas par kaut ko tādu, varētu tur pat, nezinu, pa 200 eiro lētāk atdot, nu, pa 500 atdot, un vismaz kaut kādu piķi atgriezt. Tā kā, principā, reāli viens kājā uzvilciens, 2 sotaki, bums. 2 sotaki padīrs. Nu, principā, jā, vismaz pa kādu 5 sotaki varētu atdot kādam, varbūt. Nu, es nezinu, jāskatās, bet man nekāds sajēgs pa viņiem nav, bet, nu, tādi viņi ir, es jums tur ielikšu visus linkus vai ne linkus vai video, ko. Un, ja kaut kas tāds jums tur interesē, vai vecām mammām, vai mammām, vai opiem, es nezinu, tad dodat ziņu, bet, nu, obligāti pirms tam ir jākonsultējās ar kaut kādu ārstu, vai tāds vispār lietot drīkst, jā, tā kā tādas tās lietas. Ko laiku apskanāt, man pie manu pusdienu galda. Uzēdam normāli oliņus, mājas vistiņas oliņus, čāļu cīsiņu, protams, daudz proteīnu, super garšīgi maizīt, tomātiņu, šampiņoniņu, kefīriņš, nu viss kā šikākos Eiropas namos. Kamēr stāvam rindā, reku vīri, baigi pārmina gudros vārdus kaut kādus, jā, paska kāds man riepas foršs, jā, es jau arī tu baigies vecis. Paska kā pārunā dienas gaitas. Labi, pietiek muldēs, te ir jāpēd tiks, kamēr šiem arī te pusdienu laiks ir, lai pēc tam var maukt tālāk baļķiem. Nu, ko ļautiņ, ir pienākusi tā diena, nevis pienākusi tā diena, bet ir pienācis tas moments, ka ir jāpabeidz šis video. Video ir jāpabeidz, jo ir vakars, esmu atbraucis uz Launkalnu nodot baļķus. Un kā pa brīnumam ir mazliet rindiņa, ārā uz ceļa esam kaut kādas 4 mašīnas. Un tad vēl iekšā bāzē, nu ne bāzē, bet iekšā tur vēl kaut kur, nu cik tur 5 ielien vai cik tur 4-5. Tā kā feini, patīkams nobeigums, jā, pulkstens 9:06. Es gan cerēju, ka atbraukt pusstundas laikā izmest baļķīšu un braukt uz bāzi. Un mest mieru, tā kā, nu, izskatās, ka te būs vismaz stundu, pusotra, blin, ja ne pat 2, blin, vēlcings zina, kāpēc te tāds štopers tagad ir, nu. Nu, redzēs, es tikko piebraucu, jācer jau, ka aizies lēnā garā. Vai moši kaut kādu viņiem pauzīt, vai kas tur pīpauziņu. Neko, tikmēr bišķi patīrīs autiņu, noslaucīs paneli, tā, šo un to, un visu kaut ko, un neko jābumbulē. Moški jāuzstais strīms. TikTokā, jāpastrīmo TikTokā. Nu, nezinu, jāizdomā. Labi, viss pietiek pļurkstēt. Nu ko, droši vien jau, ka tiekamies nākošajā vidikā, ne? Labi, davai, čau, paldies par uzmanību.